Par ļoti labu tulkojumu liecina tas, ka tu tā īsti nejūti tulkotāju klātbūtni pirmkārt. Un otrkārt, protams, Dena gadījumā mēs vispār par to varētu pat nerunāt, ka teksts neķeras, ka liekas, ka teksts ir rakstīts latviešu valodā. Un es savā tādā tiešām jaunības optimismā uzreiz paņēmu pirmo nodaļu un ar tādām valodas zināšanām, kādas man toreiz bija, iztulkoju to pirmo nodaļu un teicu, šo darbu es noteikti kaut kad gribu tulkot latviski. Pienāk viens brīdis cilvēka dzīvē, kad viņš ir spiests uzdot sev jautājumu, kas es tāds esmu. Gulbis par grāmatu. Gulbis stāsta par 9-gadīgu meiteni, kas par zādzību tiek nosūtīta labošanas darbos uz Īslandes laukiem, kas tolaik bijis izplatīts soda veids. Saviļņojoši un smalki romāns atklāja bērna pieaugšanu, sevis apzināšanos un paša spēkiem apgūto sarežģīto cilvēku savstarpējo attiecību izpratni. Romāns tulkots un izdots daudzās citās valodās, pēc tā motīviem uzņemta arī filma. Gudbergs Bergsons tiek uzskatīts par pirmo islandiešu modernistu literatūrā. Saņēmis vairākas literārās prēmijas, tiek uzskatīts par vienu no 20. gadsimta islandiešu klasiķiem. Mīļie grāmatu draugi, esiet sveicināti izdevniecības Aminorī raidierakstā. Mani sauc Kristīna Spura un mēs turpinām sarunas par literatūru un jaunāko, ko var lasīt gan šeit Aminorī plauktos, gan arī citās grāmatnīcās. Un šodien mūsu ceļš ved uz Islandi, vai varbūt kāds cits vēl ir pieredzis teikt Īslande, pie Gudberga Bergsona un Gulbja. Man ir tiešām prieks, ka mēs varam turpināt sarunas ar cilvēkiem, kas ir strādājuši pie šīs grāmatas, un tādēļ uz Gulbi mēs skatīsimies caur tulkotāju Dena Dimiņa acīm. Sveiks, Den! Sveika! Vispār par Gulbi runājot, man šķiet, ka ļoti vērtīgi ir pieminēt, ka grāmata ir arī atzīta, ka viņa ir saņēmusi balvu, Islandes literatūras balvu, un mazliet ieskicējot saturu tiem, kas vēl nav paspējuši izlasīt, Gulbis ir stāsts par 9-gadīgu meiteni, kuru vecāki nosūta dzīvot uz laukiem, un tieši laukos viņa nonāk tādā kā kontrastu krustcelēs, kur sastopas gan tradīcijas, gan mūsdienīgais, gan kaut kādā veidā arī viņas iekšējā personība, un iepazīstot šo te vidi un dabu sev apkārt, viņa kaut kādā veidā man šķiet arī iepazīst galā pati sevi. Den, es gribu mazliet par laika nogriezni parunāt, jo grāmata iznāca 91. gadā. Grāmatas pirmā nodaļa tulkota 2003. gadā, bet pārējās 2025. gadā. Kāpēc šādi pārāvumi un vai pa vidu kaut kādā veidā tavs skatījums uz grāmatu paspēja nomainīties? Jā, ar šo grāmatu ir diezgan interesants stāsts, jo es to grāmatu atklāju, kad es pirmo reizi aizbraucu uz Islandi 2001. gadā un sāku studēt islandiešu valodu. Un tad es kaut kā redzēju Islandes Nacionālās bibliotekas plauktos daudzus Gudberga Bergsona romānu tulkojumus dažādās valodās, tostarp arī Gulbi, ko es redzēju bulgāriski, lietuviski, angliski, franciski, vāciski. Un es domāju, kas tas tāds par romānu, kurš tā ir visās valodās tulkots. Un, protams, viens no iemesliem, kā tu minēji, ir šī te Islandes literatūras balva, kas padarīja viņu ļoti slavenu. Vai pat viņš nesaņēma Ziemeļvalstu literatūras balvu, man ir jāpārbauda, bet tam pat nav nozīme. Skaidrs, ka tā ir slavena grāmata. Un es savā tādā tiešām jaunības optimismā uzreiz paņēmu pirmo nodaļu un ar tādām valodas zināšanām, kādas man toreiz bija, iztulkoju to pirmo nodaļu un teicu, šo darbu es noteikti kaut kad gribu tulkot latviski. Jo man bija no pirmā teikuma, izlasot šīs grāmatas pirmo teikumu par to, ka autobuss sakustējās un meitene izjūta žēlumu un ilgas par to, ka viņai tiek aizvesta prom no jūras. Un tas likās kaut kas tik fantastisks un tik aizraujošs, ka likās tieši tas kinematografiskais efekts, kas redzu, kā tas autobus brauc un jūra paliek aizmugurē un meitene sēž uz šī sēdekļa un domā tā, viena dzīve ir beigusies, sākas kaut kas jauns.
Jā, zini, tu saki par to kinematogrāfisko, un es tev pilnīgi piekrītu, jo man lasot arī radās tādas asociācijas mazliet ar Gredzena pavēlnieku pasauli, ar kaut ko tādu ļoti fantastisku, maģisku, un man šķiet tāds pasaku pieskāriens. Vai es kaut kur vai tev arī bija kaut kāda šāda sajūtas? Tur grāmata daudz ko pasaka jau priekšā par šo pasaku pieskārienu, jo pats gulbis, kas ir šis gulbis, kāpēc romāns sauc gulbis? Tas ir viens no simboliem, kas parādās šī romāna pašās beigās, bet viņš parādās arī kaut kur pa vidu, un ir šis te pasaku tēls, šis mistiskais zirgs, kurš kā gulbis iznirst no kalna ezera dzīlēm un dzied un pareģo nākotni cilvēkiem. Un tur ir ļoti daudz tautas pasaku motīvu. Tur šī pārvēršanās par trolli, par akmeni, un šie maģiskie zirgi un vēl kaut kādas tādas lietas. Tur, var teikt, šajā romānā savīs realitāte, reālā pasaule un arī senā pasaku pasaule ar pasaku loģiku un mītiem un tam līdzīgi. Man liekas, ka gulbis ir tāda kā nevis vienkārši grāmata, bet pieredze. Man liekas, tas ir tiešām tāds piedzīvojums, kaut kur doties iekšā ne tikai kā meitene dodas uz laukiem un pilnīgi kaut ko citu piedzīvo. Tas ir šis pārvērtību transformācijas stāsts. Ja? Pirmkārt, meitene, kur ir vairākas reizes zagusi veikalā, tad viņa tiek tā kā sodīta par to, ka viņa ir zagusi un ēdusi sviestmaizi veikalā, ka viņai mājās nekā netrūkst. Tad šī 9-gadīgā meitene faktiski ir tāds personāžs, kas vēlas pārkāpt sabiedrībā, no sabiedrībā pieņemtās normas, viņa veic šo transgresijas aktu, un viņa tiek pieķerta vairākas reizes un sodīta. Viņa sūta tā kā uz šķīstīšanos, uz pārveidi laukos, kur viņa kā darba nometnē ar godīgu darbu izpirks savu vainu. Un jā, šī te pārvērtība notiek, un tas notiek arī uz viņas pieaugšanas fona. Viņa atklāja daudzas lietas par dzīvi, par dzīvniekiem, dzīvnieku dabu, dzīvnieku nosaukumiem, dzīvnieku krāsām, par seksualitāti. Kā ziņā, jā, šis romāns ir tāds, kā tu teici, pieredzes stāsts vai ceļojums. Par zirgiem tieši tu runāji, man iespiedies prātā tas dābolainais zirgs grāmatā. No sākuma viņi nesaprot, kādā krāsā, kas tā ir pa krāsu, un beigās viņi saprot, ka tas ir tāds gaiši, brūnīgi, pelēcīgs zilgans, kā dābolains zirgs. Bet es pieļauju, ka daudziem arī mūsdienu jauniešiem, bērniem, varbūt arī kādam pieaugušiem nav nejausmas, kas ir dābolains zirgs. Šīs te kontakts ar dabu, vai tu jūti, ka varbūt mūsdienās tas ir kaut kādā veidā pazudis un literatūra to var palīdzēt atjaunot? Man ir grūti tā vispārināt, jo es domāju, ka tiem bērniem, kas dzīvo laukos, varbūt šis kontakts ar dabu nav pazudis, un viņš pat ir daudz ciešāks un nepastarpinātāks nekā tādam bērnam kā man, kurš uzauga pilsētā. Bet ar to vārdu dābolains ir interesanti, jo tur oriģinālā ir vārds mausohtur, kas nozīmē tā kā sūnu piemeklēts vai sūnu pelnu pelēks. Bet es domāju, ja es latviski rakstītu vienkārši pelnu pelēks, ko tas vārds arī nozīmē, tad nebūtu tas pārsteiguma moments, jo visi zina, kas ir pelni un kas ir pelēks, vai ne? Un tāpēc es izvēlēju šo vārdu dābolains, kas latviski it kā nozīmē vienkārši zirgs ar gaišiem plankumiem. Mēs nezinām pat īsti, kāda ir viņa krāsa. Bet oriģinālā, jā, tur ir skaidrs, ka tā meitene arī nezina, un tad viņi iet uz to purvu un skatās, kurš no tiem zirgiem varētu būt dābolains. Tas tāds ļoti aizkustinošs moments sākumā. Jā, man ļoti patika šī epizode, un tu mazliet pieskāries tam, par ko es gribēju paturpināt. Tev bija viena saruna ar Ilmāru Šlāpinu portālā Satorija, un tu toreiz teici, ka tulkotājs atstāja savas pēdas ikvienā tulkojumā. Man šķiet, ka arī šajā grāmatā es mazliet sajūtu tavas pēdas tieši tajos specifiskajos vārdos un tādā niansētā valodā, un tu tikko pastāstīji par dābolaino zirgu, kas arī ir principā tāds pielāgojums latviešu valodai un latviešu lasītājiem, bet man vēl ļoti patika tie vārdi mūžkustīgs, baisma, tāpatīga, un bija vēl daudz citi. Kā tu nonāc līdz sajūtai, kur ir
jāatrod kaut kas tik īpašs. Es zinu, ka to ir grūti vispār ietērpt vārdos, bet varbūt varam parunāt par šo. Nu, tas bija tāds oriģināla plūdums un oriģināla arī poētiskums. Jo, piemēram, tas vārds tāpatīgs, labi, tas ir vienkārši vārds, kur ir oriģināli teikts, ka viņa bija līdzīga pati sev un varbūt savā ziņā mazliet izskaistina latviešu tulkojumu. Bet tas mūžīgi kustīgais bija poētisms arī oriģinālā. Un es centos panākt, lai tā valoda arī latviski skanētu kaut kā mazliet svinīgāk vai mazliet netik ikdienišķi, netik plakani, kā mēs bieži vien runājam steigā. Jo arī, kad mēs domājam par mākslīgo intelektu, mēs bieži uztraucamies, ka mākslīgais intelekts mūs nomainīs un tam līdzīgi, vai aizstās mūsu darbu, bet pavisam nopietnāks uztraukums ir drīzāk nevis, ka mākslīgais intelekts kaut ko pateiks mūsu vietā, bet drīzāk, ka mēs paši sāksim runāt tik plakani kā mākslīgais intelekts. Un tad man šķiet, ka Gutbergs Bergsons ir no tiem autoriem, kur ļoti piestrādā pie valodas plūduma un ritma, un kuru skaņa prasa īpaši kaut kādu iedziļināšanos un pieeju. Man šķiet, ka šī ir arī tāda grāmata, tiešām, kur lasot tavu tulkojumu, var patiesībā uzlabot savu vārdu krājumu un kaut kādā veidā tiešām ieraudzīt, cik daudzveidīga un skanīga ir latviešu valoda. Un parasti iesaka lasīt Andreja Upīša, ko tur Zaļo zemi, man šķiet, lai uzlabotu valodu, bet es varu ieteikt arī Gulbi lasītājiem, ne tikai satura dēļ, bet arī valodas dēļ. Un es varu pačukstēt, ko man lekcijā reiz teica dzinējs Ivars Steinbergs. Viņš tevi nodēvēja par vienu no svarīgākajiem valodas zinātājiem Latvijā. Raugoties, mēs jau mazliet pieskārāmies šeit valodai un riskam ieiet tādā plakanībā. Kā tu raugies uz latviešu valodu mūsdienās, ņemot vērā, ka angļu valodas ietekme pieaug? Kā mēs varbūt varam piestrādāt, lai mums būtu izkopta valoda un tā būtu norma, nevis izņēmums? Šķiet, ka viena no iespējām ir lasīt. Tu jau pieminēji Andreju Upīti, bet ir daudz citu autori, kas ir rakstījuši ļoti bagātā un skaistā latviešu valodā. Tas pats Edvards Vīrza vai Brāļi Kaudzītis. Tā ir valoda, ko mūsdienu jaunieši bieži vien saka, ka viņi vairs nesaprot, vai viņiem ir grūti saprast. Un, tas ir arī saprotami, jo tā ir valoda, kas tapa citā laikā un aprakstīja citu realitāti. Un varbūt mums ir jābūt vienkārši pašiem čaklākiem un jāatskatās arī pagātnē, jāiepazīst ar to mantojumu, kas mums ir. Mums taču ir būtībā, labi, mēs nevaram lepoties ar tādu, varbūt, milzīgu literatūras klāstu, kāda ir citām, varbūt, tautām, kam ir senāka rakstu tradīcija, bet mums tas, kas latviešiem ir pietiekami solīts un pietiekami skaists un apgūstams. Un kaut vai sāksim ar Glika Bībeles tulkojumu, tur ir tādas valodas bagātības, ka tās tiešām ir ilgam laikam radītas un turpina skanēt un transformēties un iet tālāk. Jā, man dažreiz ir tā, ka, ja man gribas dzīvē vairāk drāmas, tad es atveru Rudolfu Blaumani un tad tur ir visādi brīnumi stāsti. Kā tev pašam ir ar to, kā tu atrodi, ko lasīt, lai bagātinātu sevi? Man nekad nav pietrūcis, ko lasīt, jāteic, bet piemēram, tev ir galds pilns ar grāmatām. Kā tu izvēlēs? Visas tu vēlēs lasīt, bet kā tu izvēlēs, kur būs tā, ko tu ņemsi pirmo? Es jau vairākas reizes esmu teicis kaut kādos publiskos pasākumos, kas ļoti cenšos sekot līdz tam, kas notiek latviešu dzejā. Jo tieši dzejas valoda ir tā, kur mākslīgais intelekts šķiet ienāk visvēlāk, vai kas ir savā ziņā pasargāta no tā. Tur tā ir valoda, kas ir tiešām vairāk būvēt uz izjūtām, uz emocijām, uz intuīciju. Un mums tiešām, kā teica Veidenbaums, mums latviešiem dzejniekiem milzīgs bārs, vai ne? Mēs nevaram sūdzēties par to, ka mums trūktu iedvesmas vai trūktu autori. Ir dažādi paudžu autori, un tas process notiek, un tas valoda ļoti bagātina. Un šķiet, ka dzejas valodas lasīšana ir tas, kas man varbūt ir pirmā izvēle, jo arī tāpēc, ka laika trūkuma dēļ bieži vien ir grūtāk saņemties uz biezu apjomīgu romānu, bet ir diezgan viegli izlasīt dzejoļu krājumu. Un tad
man šķiet, ka man vienkārši ir pienākums to darīt, lai man valoda arī kaut kādā veidā attīstās un bagātinās. Tev ir no pēdējā laika iznākušajiem, vai varbūt arī no klasikas kaut kas tāds, tas ir tīri Dena Dimiņa mīļāko grāmatu plauktā? Nu, ir ļoti daudzi latviešu autori, kurus varētu saukt par ļoti mīļiem. To ir Veronika Strēlere, ir brīnišķīga dzejniece. Tas pats jau pieminētais Edvards Vīrs. Es nezinu, Rainis. Visi smējās un saka, Rainis ir skolās visiem bāstu pabiem gadiem iekšā. Raina teksti ir ļoti skaisti un ļoti poetiski. Un viņi var lasīt un pārlasīt, ja grib savu valodu bagātināt. Tā kā mums netrūkst iedvesmas avotu. Es pieļauju, ka varbūt tā dzēja arī ir tas, kas tevi iepriecina, bet varbūt tev ir kaut kas cits, kas no tendencēm latviešu literatūrā šobrīd tas tev vieš cerību. Ja tā domā par prózu vai par dzēju, vai vispār latviešu literatūrā? Es domāju, vispārīgi, jā. Mēs varam paskatīties gan prózu atsevišķi, gan dzēju. Es domāju, vispār tas, ka notiek literārais process latviešu valodā 21. gadsimta jau pirmajā ceturksnī, kur ir šīs globalizācija, valodas spiediens un arī sociālie mēdīji un dažāda veida paviršas komunikācijas formas, un uz tā visa fona ir cilvēki, kur tiešām nopietni strādā ar valodu, un tās ir dažādas, varbūt, es negribu nevienu īpaši izcelt vai reklamēt, bet no pēdējos gados lasītiem autoriem man ļoti paticis ir tas, ko dara Andris Kalnozols. Jā, ir kaut kāds tāds rūpīgums un arī iejūtīgums pret citādo, pret visu, kas notiek apkārt. Un es teikšu, ka viņa rakstības stils man ir ļoti tūs, ļoti skaists šķiet. Un daudziem lasītājiem arī viņš tomēr ir saņēmis ne tikai kritiķi, bet arī tiešām lasītāju mīlestību. Viņš arī tiek tulkots citās valodās. Es zinu, ka viņš ir tulkots lietuviski. Un ir nonācis arī uz teātra skatuves. Tā kā var cerēt, ka tādi cilvēki kā viņš turpinās rakstīt. Literatūra, tas ir tāds process, un reizēm mēs nevienmēr pamanām un novērtējam to, kas ir ļoti nozīmīgs. Tāpēc jau ir šis atskats literatūras vēstures rakstu vienmēr ar distanci. Jā. Es tieši gribēju teikt, ka man šķiet, ka tas ir laika jautājums un ir jāpaiet kaut kādam brīdim. Dažreiz tas ir pat lielāks brīdis, lai vispār kaut kādā veidā varētu to, kas noticis, ielikt kaut kādā plašākā kontekstā. Un tā laikam ir visur mākslā. Neapšaubām. Jā. Bet es vēl gribēju noslēgt ar vienu jautājumu par to, kādu pats pieliec mazliet roku, pirkstu pie jaunās paaudzes. Proti, tu kā mentors piedalījies Daļu literatūras tulkošanas darbnīcā Maņstrāva. Un varbūt tu vari ieskicēt, kā tu redzēji jauno tulkotāju paudzi? Kāds bija vispār šis process? Tas bija ļoti foršs process. Tur bija cilvēki, kurus tiešām interesē literatūra un tulkošana. Tur bija atnākuši jau pieredzējušāki profesionāļi un bija atnākuši arī tādi galīgi iesācēji. Un tad bija jāmēģina atrast līdzsvars un pastāstīt varbūt kaut kādas ļoti zināmas lietas un tāpat laikā arī specifiskākas lietas. Piemēram, prózas ritmu mēs aplūkojām vai skatījāmies kaut kādus. Katrs dalībnieks izvēlēja savu autoru, un tad mēs atsevišķi lasīju no valodām, no kurām es varu oriģināli saprast, un mēģināju dot kaut kādus komentārus vai ieteikumus. Dažas no tām publikācijām ir jau publicētas Strāvā, un dažas vēl tikai būs publicētas, un iespējams, ka tā darbnīcas pieredze tiks turpināta kaut kādā citā formā arī nākamgad. Tas bija tiešām interesanti, jo tad tu nonāc kontaktā ar cilvēkiem, un tas nav tā, kā es tikai sēžu pie savu rakstām galdu un kaut ko pats tulkoju, bet mēs apspriedām, kāpēc tā ir labāk vai kāpēc tā ir sliktāk. Un tas bija ļoti vērtīgi man arī uzklausīt viņu domas, jo katrs jau nāk ar savu valodas bagāžu, ar savu pieredzi, un jaunieši varbūt raksta pilnīgi savādāk un lieto citus vārdus, citus izteicienus, un tā arī ir valodas bagātība. Jā, un es domāju, ka tieši šī pieredzes apmaiņa
dzīvē un reāli atrodoties arī klātesoši, ir tas, kas varbūt arī tulkotāju un rakstnieku beidzot ieliek arī fiziski pasaulē, nevis rada to sajūtu, ka tu esi viens pie sava galda, kā nereti mēdz būt. Neapšaubām, jā, tas ieceļ tev tādā kā saulītē un arī prieks, ka cilvēkiem ir interesi par šīm lietām. Jo ļoti daudz uzlūko literatūras tulkošanu kā kaut kādu tehnisku procesu, ka tur ir tikai virkne ar problēmām, problēmu risinājumu, lēmumu, standartu rīcību, ko mēs darām tādā situācijā, kā mēs ir dažādas konvencijas. Protams, ka tas viss ir arī jāiemācās, bet pāri tam tomēr ir tas radošums un radošais gars. Jo mēs nevaram tulkot ne dzēju, ne arī labu literatūru, ja nav šīs paši iesaistas un rotaļīguma tajā, tad tas kļūst pārāk mehānisks, un tad jau tas tulkojums lasās pārāk burtiski un vairs nav interesanti. Paldies tev, Dēn, par sarunu un paldies par gulbi. Lasiet gulbi, lai gulbis lido. Mēs turpinām sarunu un Islandes ceļojumu un turpinām ar gulbi, ko tulkojas Dens Dimiņš. Un mēs varam arī paturpināt par to, kā gulbi redz rakstnieki. Par visiem rakstniekiem, protams, mēs nevaram runāt, ko viņi domā, bet mēs varam pateikt par vienu rakstnieci, par Ilzi Jansonu, kur šodien man ir pievienojusies. Ilze, ne tikai rakstniece, tu esi arī teoloģe un literatūra kritiķe. Sveika! Sveika! Laikam, es vēlos sākt ar to, kā vispār rakstnieks, kurš raksta arī recenzijas par grāmatām, lasa grāmatu brīvajā laikā. Vai tu vari izslēgt arī to analītisko pusi un vienkārši prieka pēc lasīt? Baidos, ka uz šo jautājumu atbildi ir nē, jo, ja reiz tu esi attīstījis savu lasīšanas stilu kaut kādu, un turklāt arī lielā mērā tas ir saistīts tomēr ar profesiju. Nu, tu nevari vienkārši izslēgt rakstnieku, izslēgt literatūru kritiķu, izslēgt kaut kādu vērtētāju. Un tieši tāpēc, man liekas, jebkuru grāmatu latviešu valodā, būsim precīzi, es lasu, ka tā kā neatbrīvojoties no šīm savām lomām. Angļu valodā stāsts ir pišķiņ cits, jo tur es vismaz, tā ir sveša valoda, angliski vai vāciski es lasu, un tad kaut kā tas teksts plūst citādi, un varbūt netik ļoti, tad iespējams es varu arī atslēgties, jā. Lasot gulbi, ja tev būtu jāraksta recenzija par šo grāmatu, kas ir tās galvenās lietas, ko tu atzīmētu, kas ir tie galvenie aspekti, kas tev palika prātā? Es pirmkārt būtu droši vien diezgan nelaimīga, ka man būtu jāraksta recenzija par gulbi. Kāpēc? Tāpēc, ka vienmēr vieglāk recenzija ir uzrakstīt par grāmatu, kurai tu saskati kaut kādus trūkumus, kur tev varbūt, kur tu pamani kaut kādas lietas, kas tev iespējams nevisai patīk, un par grāmatu, kuru tevi tiešām ievelk tajā pasaulē. Recenziju uzrakstīt parasti ir grūtāk, bet ja man būtu jāraksta recenzija par gulbi, es visticamākais mēģināt to ievirzīt kā tādu pieaugšanas stāstu. Pirmkārt, otrkārt, otra perspektīva droši vien, uz ko es palūkotos, būtu tas cilvēku un dabas miedarbība, kādā veidā daba iedarbojas uz cilvēku, kādā veidā šī aprakstītā lauku vide iedarbojas uz cilvēku un kā viņu pārveido vai ietekmē. Un trešais droši vien būtu tas, ko mēs varētu nosaukt par nepateikto, kur starp kaut kādiem notikumiem tu izlasi lietas, kas tieši tekstā nav aprakstītas, bet kas notiek tieši lasītāja fantāzijas telpā, lasot tekstu. Man šķiet arī, ka gulbis to fantāziju ļoti labi iedarbināja, vismaz manā gadījumā. Mēs ar Deni jau runājām par to, ka liekas tāda kaut kāda fantāzijas pasaule, maģiskais reālisms dažbrīd ieslēdzās. Tev arī bija tāda sajūta? Jā, es varbūt neteiktu, ka uz maģisko reālismu man vilka, bet tā pasaule katrā ziņā viņa ir, tā vide, kurā notiek darbība, ir tik spēcīga, un tēli, kas darbojas vidē, ir tik ļoti organiski viņā, un savā ziņā arī ļoti neparasti. Kaut vai tas man kaut kā ļoti aizkustināja tas palīgas stāsts, un kā viņš
ņemās ar to savu dienas grāmatu. Un, tieši tajā ir arī tas nepateiktais, tas, kur tu uzzini par to cilvēku netieši no teksta, nevis tāpēc, ka autors, piemēram, uzbliež, ka viņš bija tāds un šitāds. Un tas man literatūrā vienmēr ļoti paticis. Un, es domāju, ka tas arī lielā mērā rada teksta noskaņu. Par pieaugšanas stāstiem runājot, tu pati teici, ka tā ir viena no galvenām tēmām, ko tu arī savā recenzijā, piemēram, apskatītu. Kāpēc pieaugšanas stāsti vispār ir tik būtiski? Un, manuprāt, ne tikai literatūrā, patiesībā arī daudzās citās mākslas izpausmes formās. Droši vien grūti atbildēt, kāpēc, bet es pieņemu, ka līdzīgi tāpat kā tas ir piemēram ar stāstiem par mīlestību, tas attiecas uz faktiski visiem cilvēkiem. Tā ir tāda, ja mēs varētu runāt par kaut kādām unikālām cilvēces lietām, tad, ja mēs esam tikuši līdz kaut kādam relatīvi nobriedušam vecumam, ka mēs izvēlamies lasīt grāmatas, piemēram, vai attiecīgi, skatīties kīnā vai tam līdzīgi, tad tas nozīmē, ka mēs visticamākais esam pazīstami ar kaut kādām pieaugšanas pazīmēm. Turklāt vienmēr ir ļoti interesanti domāt par jautājumiem, uz kuriem īsti atbildes nav. Un man šķiet, ka pieaugšanas stāsti parāda to, kā cilvēks veidojas vai kā cilvēks var veidoties. Kaut kādā vienā virzienā, citā virzienā, varbūt arī vairākos virzienos vienlaicīgi, un tāpēc tas ir tāds grūti rāmī ieliekams process, grūti vienkārši definējams process, bet tāpēc arī, protams, ļoti interesants. Jā, un tieši arī Gulbī mēs varam sekot līdzi galvenās varonas meitenes tādai attīstībai, viņas identitātes veidošanās procesam un vispār kaut kādai patībai. Un man liekas, tie ir tie jautājumi, kuriem arī tu esi pievērsusies savos darbos. Un iespējams, tas kaut kādā veidā arī varbūt atspoguļo to tavu interesi par šo grāmatu, ka varbūt tu saskati kaut ko līdzīgu taviem meklējumiem. Kāpēc vispār tas ir tik svarīgi, ka literatūrā mēs atrodam varbūt kaut kādas paralēles sevis meklējumiem? Man liekas, ka svarīgi ir tas, ka mēs literatūrā sevi varam atpazīt. Negluži, ka tas obligāti pieprasītu identifikāciju, bet ka mēs atpazīstam kaut kādas sev pazīstamas sajūtas, ka mēs uzejam noskaņu, kurā mums patīk atrasties. Tā var nebūt obligāti mūsu noskaņa, bet ka tā ir tā noskaņa, kurā mums ir ļoti patīkami atrasties un interesanti atrasties. Un, jā, kas attiec uz identitāti, man liekas, ar to jau lielā mērā, par to lielā mērā domā jebkurš cilvēks, kurš ir kaut cik pašreflektīvs. Pienāk viens brīdis cilvēka dzīvē, kad viņš ir spiests uzdot sev jautājumu, kas es tāds esmu. Man šķiet, ka literatūra, vispār māksla ir labs mēdījis, kā mēģināt par to domāt, vienlaikus cenšoties pavilkt arī citus līdz uz šo domāšanu. Jo, ja vienkārši es kā autors uzdošu sev jautājumu, kas es esmu, un tad skatīšos visu laiku rotēšu ap savu nabu, tad kuram tas būs interesanti. Bet, ja es kā autors mēģinu domāt mazliet vispārīgākās kategorijās, ja domāt neizdomājamo, tad man ir cerība, ka es varētu pavilkt līdzi arī lasītāju. Dens Dimiņš ir, manuprāt, ļoti labu darbu paveicis. Es nezinu, vai viņš kādreiz paveic arī sliktu darbu, tulkojot šo grāmatu no islandiešu valodas. Un, mēs tieši ar Denu runājām par to, ka tulkotājs atstāja savas pēdas kaut kur tulkojumā, vai lasot tu jūti kaut kur, ka šis ir tiešām Dena tulkojums? Godīgi sakot, nē. Es absolūti piekrītu, ka tulkotājs atstāja savas pēdas tulkojumā. Man liekas, ka par ļoti labu tulkojumu liecina tas, ka tā īsti nejūt tulkotāja klātbūtni pirmkārt.
Un otrkārt, jā, protams, Dena gadījumā mēs vispār par to varētu pat nerunāt, ka teksts neķeras, ka liekas, ka teksts ir rakstīts latviešu valodā. Un, jā, līdz ar to es Dena klātbūtni tādā ziņā nejūtu tieši šajā tulkojumā, ka lūk, ka es lasītu un iedomātos uzreiz par Denu. Varbūt tieši tas, kā es nejūtu pēdas, laikam būs Dens. Jā, iespējams. Bet tu arī pati iepriekš esi recenzējusi Dena Dimiņa tulkojumu, ka tas gan bija Kristiāna Krahta romāns Mirušie. Un, ja tu salīdzini to darbu ar šo darbu, vai tu atpazīsti kaut kādas, līdzības, vai kā vispār ir, viena tulkotāja tulkojumus recenzēt, lasīt, un vai ir iespējams arī nodalīt tulkotāja darbs un paša autora darbs? Droši vien nodalīt tulkotājs būtu pelnījis, ka šis darbs tiek nodalīts. Tāpēc, piemēram, ir ierasts šad un tad recenzijās atsaukties uz tulkojumu kvalitāti, lai gan, ja tulkojums ir ļoti labs, izcils vai lielisks, tad visbiežāk tas arī ir tas teikums, ko tu vari ierakstīt. Un tas, priekšrecensijas tas diezgan bezjēdzīgs teikums. Izcilā tulkojumā iznācis tas un tas. Man liekas, ka tulkotājs parasti nosaka diezgan daudz tajā ziņā, ka vismaz manā gadījumā nereti tie tulkotāji, kuru darbs man ārkārtīgi patīk, veido arī manu gaumi. Jo, piemēram, es redzu, ka ir iznākusi kāda jauna grāmata, paskatos, kas viņa ir tulkojusi, un tad es saprotu, ka šo es varētu lasīt kaut vai tikai tāpēc, ka es zinu, ka šis tulkotājs parasti tulko literatūru, kas interesē viņu pašu, un mums sakrīt gaumas. Tā kā un es zinu, ka es tāda neesmu vienīgā, tāpēc arī ir tulkotāji, kurus raksta pat, uz grāmatu vākiem, kas ir tulkojis, lai potenciālām lasītājiem nav sev jāapgrūtina ar pašķirstīšanu. Bet, kas attiecas uz Krahtu, es droši vien teiktu, ka tās ir ļoti atšķirīgas grāmatas. Un Krahts jau iznāca pietiekami sen, un arī to recenzijas rakstīju sen, bet ko es atceros, ka tā kā Krahts arī man patika, es diezgan labi nomocījos ar to recenziju. Jā, līdzīgi kā nomocītos ar Gulbi. Jā, tieši tā. Kā es šobrīd tevi moku. Jā, tieši tā. Bet parunāsim par otro lietu tavā iztēlotajā recenzijā, kas ir daba un cilvēka attiecības ar dabu. Kā tev ir ar dabu? Jo es pieļauju, ka jebkuram cilvēkam tas ir tāds kaut kur varbūt apzināti vai neapzināti, bet svarīgs aspekts dzīvē, bet man šķiet, ka rakstniekam, kuram ir vispār tāda sava pasaule, dažbrīd, kur tu mēģini pieslēgties kaut kādām domām, dabai ir vēl kaut kāda nozīme. Pastāst varbūt par savām attiecībām. Pirmkārt, droši vien cilvēkiem daba kaut ko nozīmē, tāpēc, ka mēs visi esam dabas daļa. Neizbēgam, mēs esam viens no dabas elementiem. Man pašai attiecības ar dabu daba ir veids, kā es atjaunoju savus resursus. Īpaši, ja ir bijuši dažādi pienākumi, kas saistās ar urbāno vidi vai ļoti intensīvi darba periodi, tad pats labākais, kas var pēc tam notikt, ir atrast laiku un vienkārši būt kaut kur dabā. Vasarā, pavasarī, rudenī. Es nezinu, vai mēs dārzu varam saukt par dabu, bet pieņemsim, ka mēs varam. Es saku, var, jā. Cilvēki jaukšanās dabā tomēr. Bet tā ir tāda super atslodze, kurai nav ekvivalenta vismaz manā dzīvē. Un, ja gadījumā dārzs nav iespējams, tad man tas ir mežs un nevienmēr obligāti sēņojot, lai gan patīk, protams. Tā kā tas azarts arī tā, bet mežs man patīk jebkurā gada laikā, gan tā klusuma dēļ, gan arī tāpēc, ka kādreiz es pat staigāju un domāju par tiem kokiem, kas ir bijuši šeit pirms manis, būs pēc manis, un kā viņi ir izauguši, kā viņi ir veidojušies, un cik daudz viņi spēja, piemēram, konkrēti mani bagātināt. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc
Lielākoties man labāk patīk dabā atrasties vienai, protams. Nu, jo esot kopā ar kādu ir daudz grūtāk atjaunot tos resursus, jo tu esi spiests sadalīt uzmanību. Nu, gan uz mežu, gan kādu, ar ko tu kopā pastaigājies, piemēram. Jā, it sevišķi, ja tam otram cilvēkam gribas mazāk staigāt, tas manā gadījumā, es pilnīgi piekrītu par to, ka dažreiz vienai staigāt mežā ir krietni patīkamāk. Un man liekas, ka gulbi lasot šīs cilvēku attiecības ar dabu un kā daba veidojas, autors ir tik, man pat ir grūti aprakstīt, viņš ir tik skaisti to veidojis, tā ļoti ar maņām sajūtami. Kā tev šķiet, kas ir tā atslēga, kāpēc gulbī tie dabas apraksti, dabas procesi ir tik niansēti un tik dzīvi? Vai varbūt tur ir arī, nezinu, pie vainas tas, ka tā ir Ziemeļvalstu literatūra un tā ir Islanda, kur daba ir tā kā visa pamatā. Kā tev šķiet? Tas varētu būt viens pieņēmums, ka tā ir Ziemeļvalstu literatūra, jo man šķiet, ka ja mēs lasām Ziemeļvalstu literatūru, tad daba nereti tur ir tāda viena no galvenajām varonēm, kura ir neuzkrītoša un bieži vien nemanām, bet kura tomēr diktē lasīšanas spēles noteikumus. Man liekas, tas būtu viens. Par tādu konkrētu atslēgu man ir ļoti grūti pateikt, jo es nezinu, kā kurš autors to dara, bet lasot gulbi, man bija sajūta, ka šeit lielā mērā runa ir tieši par autoru vērojumu, jo rakstnieks jau pirmkārt ir vērotājs. Tas ir galvenais rakstnieku uzdevums – vērot. Citādi nav iespējams neko ne uzrakstīt, ne iztirzāt, ne izvērst nekādas idejas, jo tas ir iespējams tikai tad, ja tu vēro un pamani. Un man liekas, ka gulbī tas vērojums un pamanīšana ir tādā ļoti augstā līmenī, kas arī ļauj mums jau atrasties tajā dabā. Nu, pat ja mēs neesam bijuši Islandē un neesam redzējuši, tad mēs daudz ko ieraugām it kā mēs būtu tajā ainā iekšā. Jo man arī lasot, man bija tāda sajūta, ka es kaut kur jūtu līdzības, kaut kur personificējos ar šādu meiteni un tām pārmaiņām, kā ir tad, kad viņa nomaina vienu vidi, kas viņai ir bijusi svarīga uz lauku vidi. Un man šķiet, ka latviešiem arī daba ir, patiesībā tieši kā tu teici, mēs esam daba. Un man šķiet, ka latviešos arī tas ir ļoti izteikti iekšā. Un varbūt tāpēc arī kaut kā lasot, ir ļoti viegli vilkt paralēles ar šo te meiteni. Bet patiesībā jāuzdod arī jautājums, kam tad šī grāmata ir domāta? Jo it kā tā ir jauniešiem, tā ir par jaunu cilvēku, kurš ir savas dzīves sākumā, bet cik daudz grāmatas vispār ir par literatūru tieši bērniem jauniešiem, un kurā brīdī arī bērnu jauniešu grāmatas ir pieaugušo grāmatas? Man šķiet, ka pieaugušajiem ir tā priekšrocība, ka viņi mierīgi var lasīt bērnu un jauniešu grāmatas un nejusties par to slikti. Man nebija katrā ziņā sajūta par gulbi, ka es lasītu kādu grāmatu, kas ir domāta jaunākam vecumam nekā esmu es. Un tā jau arī ir tāda forša universāla lieta, kur, ja izdodas tajā nišā notrāpīt ar literatūru, jo man šķiet, ka nevajag speciāli vienkāršot, piemēram, literatūru pusauģiem vai literatūru jauniešiem, ka mēs tās tēmas, kas, piemēram, ir aprakstītas gulbī, tās jau attiecas tik labi, es nezinu, uz 15-gadnieku kā uz 43-gadnieku. Precīzi, jā. Un līdz ar to tu tā baigi nejūti to, ka tā būtu citai auditorijai domāta grāmatai pašā laikā. Gan valodas, gan notikuma dēļ es pilnīgi spēju iztēloties, ka viņi varētu lasīt arī jaunieši. Tev pašai ir daudz iespēju strādāt ar jauniešiem, un ar jauniešiem ne tikai vecuma ziņā, bet ar tādiem jauniešiem rakstniekiem, kas vēlas sākt rakstīt. Kas ir varbūt kaut kādas lietas, ko tu pamani, kaut kādas tendences šī brīža jauniešos, kādas ir viņu attiecības ar literatūru un rakstniecību kopumā? Ir dažādi.
Es teiktu, ka ir kaut kāda viena kategorija, kas iespējams lasa mazāk nekā, piemēram, mana paudze, ja tā mēs salīdzinātu. Bet vēlas paši rakstīt, un līdz ar to viņiem tās atrunas ir, piemēram, ka viņi nelasa, lai neietekmētos, un tam līdzīgi, kas, protams, ir pilnīgs muļķības. Ir arī tāda kategorija, kas lasa pārsteidzoši daudz, un, piemēram, tad, kad es strādāju skolā, un es strādāju ar 11. klases skolāniem Cēsīs, tad es biju diezgan pārsteigta par to, ko jaunieši lasa. To mēs noteikti nevarētu nosaukt par jauniešu literatūru. Bet, ir kaut kādi piemēri jau, nezinu, kāda konkrēta grāmata, kas bija pārsteigums? Dostojevskis man nāk prātā kā pārsteigums. Jā, es tiešām biju nedaudz pārsteigta. Turklāt tā bija brīvprātīga izvēle. Tā kā viņiem bija jāizlasa brīvprātīgi viena grāmata. Ja cilvēks izvēlas Dostojevski, tas, man liekas, ir diezgan jauki. Protams, arī sava vecuma auditorijai rakstīt literatūru. Viņi lasa un lasa labprāt. Diezgan daudz, un jaunieši konkrēti lasa angliski. Bieži vien tāpēc, ka latviski varbūt mazliet pietrūkst to žanru, kas viņus interesē, vai šie žanri viņiem šķiet nepieejami, vai iespējams viņi nav informēti par to, ka šādi žanri latviski tiek tulkoti un izdoti. Bet tās būtu tās tendences, tādas lasīšanas ziņā tendences, vai viņiem ir rakstīšanas ziņā tendences. Es domāju, ka katram, tu teici jauniešiem, es teikšu jaunulim, neatkarīgi no vecuma. Tā galvenā tendence, man liekas, ir tā, ka jau pašā sākumā, sākot, piemēram, apgūt prozas rakstīšanas pamatus, gribas uzrakstīt to savu galveno darbu. Ka tas ir tas lielais mana mūža darbs, kurš būs pats labākais, un tāpēc vien bieži seko vilšanās, ja izrādās, ka nepietiek ar to, ka tu literāru darbu uzraksti. Viņš ir arī jārediģē, viņš ir jāslīpē. Tur ir vienmēr ir kaut kādas lietas, kas ir jāsakārto. Man liekas, ka tā vēlme iekšējā uzrakstīt kaut ko tiešām tādu īstu un no sevis, tas ir tas vienojošais. Jā, tas visticamāk ir kaut kāds tāds dzinulis, kas pamudina varbūt arī mesties iekšā. Citādi priekš kam rakstīt, protams. Es ļoti labi saprotu šo dzinuli, un es arī bieži vien neesmu priecīga par to, ka man ir iedalīta tā loma, ka pateikt, ka ir jārediģē, piemēram, kaut kādi darbi. Bet no otras puses, parasti jau šāda saruna nāk tomēr par labu. Gan jaunuļiem, gan man, jo tajā tādā atklātā, godīgā miedarbē tekstu kvalitāte tikai iegūst. Ja, un es domāju, ka par Gulbi runājot, mēs arī jau varam vienoties, ka šī ir grāmata visu vecumu jaunuļiem, ja es tā varu teikt. Jā, pilnīgi noteikti. Paldies tev, Ilze, par sarunu šodien, ne tikai par Gulbi, bet par rakstniecību kopumā. Un par Gulbi mēs turpināsim runāt arī citās epizodēs, bet par to jau citreiz. Atā!